Pēdējo 6 gadu laikā esmu centies izstrādāt visjaudīgākos un efektīvākos dzinējus, kas darbojas ar saspiestu gaisu. Sākot no ar atspari aktivētiem ieplūdes līdz diafragmas darbinātiem virzuļiem. Tātad, kāds ir nākamais solis, lai palielinātu dzinēju veiktspēju? Padariet to vienkāršāku. Šis iespējams ir vienkāršākais gaisa dzinēja dizains, jo tam nepieciešams tikai šis lodveida vārsts augšpusē un tap uz virzuļa, lai atvērtu vārstu. Esmu jau iepriekš mēģinājis uzbūvēt šo dizainu, bet man neizdevās to iedarbināt. Taču ir šādi dzinēji, kas darbojas ar augstspiediena oglekļa dioksīda baloniņiem, un tie izmanto tieši šo lodveida vārsta dizainu. Un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tie ļoti paļaujās uz hermētisku virzuli, ko man vēl nav izdevies panākt. Kad virzulis virzās uz cilindra augšpusi, tas atver vārstu, piepildot cilindru ar augstspiediena gaisu. Tad, kad vārsts aizverās, cilindrā vairs nevar ieplūst gaiss. Tāpēc ir būtiski, lai nekas no tā neizplūstu garām virzulim. Kad virzulis virzās lejup, tas nonāk zem izplūdes atverēm, kur tiek atbrīvots jebkurš atlikušais spiediens, un spararata inerce virza virzuli atpakaļ augšup, lai atsāktu ciklu. Bet ja virzuļtapa ir pārāk gara, tā atvērs lodīšu vārstu pārāk agri, kas var izraisīt dzinēja prettriecienu, tāpēc lodīšu vārstam jāatvers pēc iespējas vēlāk ciklā. Tāpat, kad virzulis virzās atpakaļ augšup, tas saspiež gaisu virs sevis, jo tilpums samazinās, un šis gaiss nedrīkst būt ar augstāku spiedienu nekā gaisa padeve. Pretējā gadījumā gaiss plūdīs atpakaļ tvertnē, un liels tilpums virs virzuļa samazina šo saspiešanu. Tātad, lai gan tas ir vienkārši dizains, ir daudz lietu, kas jāizdara pareizi. Tātad vispirms mēģināsim izveidot hermētisku virzuļu blīvējumu. Lai to panāktu, es izdrukāju cilindru un virzuli no sveķiem ar Form 3 Plus printeri, lai virsmas būtu gludas. Kad uz virzuļa tika uzlikts O-veida blīvējums, šķita, ka tas izveido blīvējumu, taču tas bija pārāk cieši pret cilindru. Pat ar nedaudz smērvielas bija daudz berzes, tāpēc man vajadzēja tikai pielāgot virzuļu izmēru, lai samazinātu O-veida blīvējumu saskares laukumu. Tomēr es neesmu pārliecināts, ka tas būs pilnīgi hermētisks. Nākamais solis ir izdrukāt kloķvārpstas korpusu un kloķvārpstu, ko es izdrukāju no PLA ar savu Prusa Mark III printeri. Tad es varu uzvilkt gultņus uz kloķvārpstas un ievietot to kloķvārpstas korpusā. Attiecībā uz klaņi, kas savieno virzuli ar kloķvārpstu, es izmantoju vienkārši nelielu saliektu stieples gabalu, jo tas ir labi strādājis manās vecākajās dzinēja versijās. Tad virzulis var uzslīdēt uz stieples, un cilindrs var uzslīdēt tam pāri. Un visbeidzot, lodīta ieplūdes vārstam un augstspiediena gaisa padeve tiek piestiprināta augšpusē. Bet vai tas darbosies? Es negaidīju, ka tas izdosies jau pirmajā mēģinājumā, bet es tikko pamanīju kaut ko ļoti interesantu. Ogredzens vispār neblīvēja, kad spiediens bija ap 60 līdz 70 mārciņas uz kvadrātcolu, bet tagad tas ir 80 mārciņas uz kvadrātcolu. Kad es virzu virzuli uz augšu līdz galam, tas noslēdz. Sākumā tas noplūst, un tad spiediens liek ogredzenam izplasties un patiešām noslēgties pret sienu. Taču, tā kā šis dzinējs nedarbosies pie spiediena, kas ir zemāks par 80 mārciņām uz kvadrātcolu, es izdrukāju vēl vienu virzuli, kas ir nedaudz lielāks, bet joprojām ar zemu berzi. Tas ļauj ogredzenam noslēgties pie daudz zemāka spiediena, un dzinējs darbojas pārsteidzoši labi, ņemot vērā, cik tas ir vienkārši. Bet tas varētu būt vēl labāk, ja dzinēju piepildīt ar lieku smērvielu. Mēs varam vizuāli redzēt gaisa plūsmu, kas izplūst no izplūdes. Un tā kā ogredzenam ir vajadzīgs mirklis, lai noslēgtos, ievērojams daudzums gaisa tiek izšķiests, aizplūstot gar virzuli un izplūstot pa izplūdi. Kāds tad ir risinājums šai problēmai? Es izgatavošu savu virzuļu blīvējumu. Šim jaunajam virzuļu blīvējuma augšpusē ir atloks, kas izplešās un saraujās atkarībā no spiediena virs tā. Tātad, kad tas virzās uz augšu pret vārstu, tas ļauj gaisam plūst ap virzuli. Tad, kad vārsts atverās, gaisa spiediens liks tam izplesties un noslēgties pret cilindru. Cerams, ka tas blīvēs labāk nekā ogredzens. Es izdrukāju šīs formas ar 3D printeri un nopirku 2 komponentu silikonu. Tas būtībā ir tas pats, kas izmantot sveķu līmi. Vienkārši sajauc abas daļas kopā. Tad es varu lēnām pilināt silikonu formās un ļaut tam nosēsties no vienas puses, lai nepieļautu gaisa burbuļu veidošanos. Nākamajā dienā es varu ar neasu nazi izņemt blīves no formām, un tās izskatās tiešām labi. Bet vai tas darbosies? Tas tiešām darbojas, bet arī prasa daudz smērvielas. No otras puses, šķiet, ka atveroties ieplūdes vārstam, ap virzuli izplūst daudz mazāk gaisa.
Vienkārši nepieciešams dažas dizaina izmaiņas, lai samazinātu berzi. Es domāju, ka šīs berzes cēlonis ir tas, ka visa blīve saskarās ar cilindru, nevis tikai atloka augšdaļa. Tātad šī ir jaunā dizaina blīve, kas sašaurinās uz leju, un es ceru, ka pat ja visa blīve izplešās, apakšējai daļai nevajadzētu izplasties tik daudz, lai tā saskartos ar cilindru. Es arī pamanīju, ka vecajā blīvē bija daudz burbuļu, kas visticamāk radās sajaukšanas procesa laikā. Bieži izmantotais risinājums šai problēmai ir ievietot silikonu vakuumkamerā, lai burbuļi izplastos un izietu ārā. Diemžēl man nav vakuumkameras, tāpēc nāksies izmantot nākamo, labāko variantu. Šļirce. Ievelkot silikonu šļircē, es varu aiztaisīt galu un pavilkt atpakaļ šļirces virzuli, lai radītu vakuumu. Un burbuļu izplešanās šķiet darbojas. Pēc dažām minūtēm es varu atlaist gaisu atpakaļ, un silikons šķiet ir bez burbuļiem. Turklāt ar šļirci ir daudz vieglāk iepildīt silikonu formā. Nākamajā dienā es varu noņemt blīves un pārbaudīt, vai mana lētā vakuuma metode strādāja. Un spriežot pēc burbuļu nesamības, tā noteikti strādāja. Dzinējs joprojām darbojas, bet apskatot palēnināto video ierakstu, blīve joprojām izplešās daudz vairāk nekā gaidīts, radot lielu saskares virsmu ar cilindru. Tāpēc es domāju, ka mums būs nepieciešams nedaudz mazāk elastīgs materiāls blīvei. Šis jaunais gumijas materiāls ir daudz augstāks pēc šora cietības skalas. Ja iepriekšējais silikons bija aptuveni tikpat ciets kā želejlācis, tad šis ir vairāk līdzīgs zīmuļa dzēžgumijai. Bet es ātri sapratu, ka tas arī padara to par murgu, kad jāizņem no veidnēm, pat ar šīm izņemšanas cilnēm. Galu galā man tomēr izdevās vienu izņemt un notestēt. Tomēr tas bija pārāk stingrs, un dzinējam būtu nepieciešams gandrīz 80 mārciņu spēks uz kvadrātsolu, lai darbinātu tieši tāpat kā oriģinālajam Ogredzen dizainam. Es turpināju testēt dažādas virzuļblīves, izmantojot mīksto silikonu un cieto gumiju, bet progress nebija īpaši labs. Tad es atcerējos, šo procesu sauc par izpēti un attīstību nevelti, un līdz šim es biju koncentrējies tikai uz attīstības pusi. Tā nu vienu dienu es pārlūkoju eBay, un man izdevās atrast šo oriģinālo Airhog Skyshark ar gaisu darbināmo lidmašīnu. Runājot par Hizvim, šo video sponsorē Surfshark VPN. VPN ir virtuālais privātais tīkls, ko var lejupielādēt savā datorā, mobilajā telefonā un planšetē, lai aizsargātu tavu tiešsaistes identitāti, šifrējot visu informāciju, kas tiek sūtīta starp tavu ierīci un internetu. Un tas arī var nomainīt tavas ierīces īsto atrašanās vietu uz jaunu. Tādējādi tu vari virtuāli ceļot uz jebkuru valstu pasaulē. Tas arī ļauj tev mainīt savu virtuālo atrašanās vietu, lai piekļūtu citu valstu bibliotēkām un straumēšanas pakalpojumiem. Tādējādi tu nepalaid garām raidījumus, kas nav pieejami tavā pašreizējā atrašanās vietā. Surfshark neizrauga, neizseko un neuzglabā to, ko tu dari tiešsaistē. Taču to var iestatīt tā, lai tas brīdinātu tevi, ja kāda informācija, piemēram tavas paroles, tiek nopludināta nedroša vietņa dēļ. Tāpēc tev tiešām vajadzētu apsvērt iespēju reģistrēties Surfshark virtuālajiem privātiem tīklam. Un ja tu izmanto reklāmas kodu Tom Stanton vai saiti aprakstā, reģistrējoties var saņemt 3 papildus mēnešus bez maksas, tāpēc apskat Surfshark jau šodien. Tā stāvoklis ir praktiski kā jauns, jo tas pat nav izpakots, kas ir pārsteidzoši 25 gadus vecai rotaļlietai, un es neesmu redzējis tādu kopš bērnības. Patiesībā man bija vēlāks versijas modelis, jo, kad šis tika izlaists, man bija tikai 3 gadi. Un tieši tas arī iedvesmoja man sākt savu ceļojumu ar saspiestā gaisa dzinējiem. Bet es ātri sapratu, ka pēdējos 6 gadus esmu kļūdījies. Mans pirmais trīsdimensionāli drukātais gaisa dzinējs, ko uzbūvēju 2017. gadā, bija balstīts uz Airhog dizainu, vai vismaz uz to, kā es domāju, ka tas darbojas. Ideja bija tāda, ka neliela atsprīta virs virzuļa noturētu ieplūdes vārstu atvērtu, kamēr virzulis kustās uz leju. Tas bija patiešām vienkārši dizains, taču tam bija dažas uzticamības problēmas, jo atspere bija diezgan pakļauta bojājumiem. It seems the piston seal is far thinner than any of my Tomēr apskatot pašu Airhogs dzinēju, atspere tur noteikti ir, bet turpat ir arī šis interesantais blīvējuma dizains uz virzuļa. Lai redzētu, kas tieši notiek, es noņēmu daļu no korpusa putām, jo tās bija piestiprināts ar karsto līmi, kā arī noņēmu oriģinālo pudeli. Tad es varu izdrukāt ar 3D printeri vītņotu adapteri, lai darbinātu dzinēju no sava kompresora gaisa padars. Tad tu var nostiprināt ar vēl vienu kronšteinu, lai es varētu uzņemt palēninātus kustības kadrus. Un uzmini nu! Es pilnīgi kļūdījos par virzuļa atsperi, kas nozīmē, ka mans pirmais dzinējs patiesībā bija unikāls dizains, bet tas arī nozīmē, ka mans jaunākais gaisa dzinējs būtībā ir šī Airhogs dizaina kopija no pirms 25 gadiem. Es negribēju šo dzinēju izjaukt, jo baidījos to salauzt, bet kaut kā cilindrā iekļuva netīruma gabaliņš, kas beigās iestrēga ieplūdes vārstā un neļāva dzinējam darboties. Tāpēc man tāpat nācās to izjaukt.
Izrādās, virzuļblīve ir daudz plānāka nekā jebkuram no maniem dizainiem un ir izgatavota no cietas gumijas, līdzīgs tai caurspīdīgajai, kāda ir man. Tāpat virzulis nav patiesībā piestiprināts pie kloķstieņa. Tas vienkārši ir brīvs lodveida savienojums, ko man iespējams arī nāksies nokopēt. Pēc ilgstošiem testiem es atradu nodiluma pēdas uz vienas cilindra puses, jo kloķstienis uzliek virzulim vērpes slodzi. Tad es uzbūvēju vilces testēšanas stendu, lai noskaidrotu, vai šī AirHog dizains patiešām ir tā vērts, lai to attīstītu tālāk. Gathered from the AirHog's engine and build our own. To create such a thin wall piston seal, I printed a positive mould of the seal and used silicone to create a negative mould. This means the final mould will be flexible, which not only helps with Šī ir vilces dati no mana iepriekšējā labākā diafragmas gaisa dzinēja, ar maksimālo vilci 1,18 N un darbības laiku apmēram 60 sekundes. Un šis ir AirHog's dzinējs. Saprotams, tas rada daudz mazāk maksimālo vilci, jo propellers ir daudz mazāks nekā tas, ko izmantoja savā vecajā dzinējā, taču darbības laiks ir daudz ilgāks. Un ja mēs izmērām laukumu zem grafika, mēs iegūstam dzinēja impulsu, kas ir tā efektivitātes mērs. Iepriekš es to skaidroju kā jūdzes uz galonu, bet patiesībā tas ir vilces laiks uz 2 litru pudeli pie 60 mārciņām uz kvadrātsolu. Rezultātā impulss bija 39,7 Newtonsekundes, kas salīdzinājumam manam vecajam dzinējam bija tikai 24,6 Newtonsekundes. Tātad ņemsim šo informāciju, kas iegūta no AirHog dzinēja, un uzbūvēsim savu. Lai izveidotu tik plānas sienas virzuļu blīvējumu, es izdrukāju blīvējumu pozitīvo veidni un izmantoju silikonu, lai izveidotu negatīvo veidni. Tas nozīmē, ka gala veidne būs elastīga, kas ne tikai palīdzēs aizpildīt visas spraugas, neļaujot gaisam iesprostoties. Kad gumija būs nožūs, es varēšu viegli noņemt virzuļu blīvējumu no veidnes. Pēc tam blīvējumu var pielīmēt pie virzuļa, lai pārliecinātos, ka kustēsies tikai atloks. Un šim jaunajam virzulim ir arī iekšējā ligzdas kupols, lai savienojošā vai netik savienojošā stieņa gals varētu tajā ieiet. Vienīgā problēma ir tā, ka tas vēl nedarbojas. Pagaidām. Virzuļa blīve izplešās kā paredzēts, bet nedaudz par daudz, līdz pat brīdim, kad tā gandrīz apgriežās uz āru. Strādājot pie nedaudz biezāka dizaina, nolēmu nākamajā dienā vēlreiz pārbaudīt dzinēju, un, tas iedarbojās perfekti. the old engine required this initial air storage section. Es domāju, ka iemesls tam bija tas, ka gumijai vajag dažas dienas, lai pilnībā sacietētu. Tāpēc, kad veicu pirmo testu, tā vēl nebija pilnībā sacietējusi. Tas joprojām nav ideāli, jo tas gandrīz apgriežās uz otru pusi, bet tas ir pietiekami, lai noturētos un saglabātu hermētisku blīvējumu. Tātad, kā tas uzvedīsies vilces testu stendā? Back after each cycle, and you can definitely hear the difference in performance. Pirms es apskatos datus, es jau varu pateikt, ka tas darbojas ļoti labi, jo apgriezienu skaits minūtē ir diezgan augsts un nepieciešams apmēram 2 minūtes, lai iztērētu visu gaisu. Tagad atcerieties, šī diagramma ir manu līdz šim vislabāk darbojošā gaisa dzinēja rezultāts. Šeit ir jaunā dzinēja vilce. Tas ne tikai rada 56% lielāku maksimālo vilci, bet arī darbības laiks ir gandrīz 2 reizes ilgāks. Kā rezultātā, impulss ir 73,6 Newtonsekundes, kas ir aptuveni 3 reizes lielāka efektivitāte. Šķiet, ka tam nevajadzētu būt iespējami. Bet, ja mēs rūpīgi apskatām manu veco dzinēju, ir skaidrs, kāpēc vecajam dzinējam bija nepieciešama šī sākotnējā gaisa uzglabāšanas sekcija kā daļa no divpakāpju ieplūdes vārsta. Tas nozīmē, ka ja mums ir 60 mārciņu spēku uz kvadrātskolu, kas ieplūst dzinējā, līdz brīdim, kad tas ieplūst cilindrā, tilpums gandrīz dubultojas, kas nozīmē, ka virzulis izjūt tikai apmēram 30 mārciņu spēka uz kvadrātkolu. Turklāt daudz enerģijas tiek izstiepjot diafragmu, kas pēc katra cikla vienkārši atgriežas atpakaļ. Un jūs noteikti varat dzirdēt atšķirību darbībā, kad dzinēji darbojās viens pēc otra. As you can imagine, producing more thrust will result in lower efficiency, but Bet pēc vairākiem vilces testiem es sāku pamanīt, ka maksimālā jauda samazinās. Un šķiet, ka tas ir tāpēc, ka virzuļi tapa nodilst, triecoties pret ieplūdes vārstu pie tik lieliem apgriezieniem minūtē. Tāpēc es modificēju virzuli, lai izmantotu metāla tapu un pievienoju šo mazo izvirzījumu, lai novērstu blīvējuma pārlieku izlieci. Šis jaunais dzinējs radīja tādu pašu maksimālo vilkmi, bet darbojās ilgāk, kas, kā jūs droši vien jau varat nojaust, vēl vairāk palielināja efektivitāti līdz 121,4 Newtonsekundēm. Gandrīz 5 reizes vairāk nekā mans diafragmas dzinējs un 3 reizes vairāk nekā AirHoga dzinējs. Protams, nākamais solis ir uzstādīt šo dzinēju uz lidmašīnas, bet pirms es to daru, es gribu zināt, cik lielu vilkmi es varu no tā izspiest. Tātad, kas notiek, ja es palielinu virzuļu gājienu? Šim dzinējam tagad ir virzuļu gājiens 15 mm, nevis iepriekšējie 10 mm, kam vajadzētu palielināt tā griezes momentu.
Kā jūs varat iedomāties, lielāka vilkme nozīmēs zemāku efektivitāti, bet paskatieties tikai uz šīs ierīces maksimālo vilkmi – 3,75 ņūtoni maksimālā vilkme. Tas atbilst apmēram 380 gramu pacelšanai, kas ņemot vērā mana vecā ar gaisu darbināmā lidaparāta kopējo svaru, bija 240 grami. Tas ir pietiekami, lai tas varētu lidot vertikāli. Protams, darbības laiks ir nedaudz īsāks, tikai 1 minūte, taču tas joprojām rada impulsu 91,6 ņūtonsekundes. Tātad nākamais loģiskais solis ir uzbūvēt vieglu lidmašīnu un noregulēt dzinēju, lai līdzsvarot efektivitāti un vilci. Bet ja vēlies to redzēt nākamajā video, tev būs jāabonē. Liels paldies, ka skatījāties!